ja es jūtos vecais, taču nebrauktu ar motociklu. Ko tu joko? Tie, kas ir manos gados, tie nemaz tur nekāp virsū. Ja iet pa ielu ap portfeli lēnā garā tā. Pamēģini viņu uzsēdināt, viņš nemaz teiks. Tu vari salīdzināt ar to. Nē, viss sākas ar restaurēšanu, tad tikai tā braukšana. 80. gadu beigās, 90. gados jau satiku savu vecu draugu, ar kuru kopā kādreiz braucu sacensībās. Tas ar uzrestaurēt motociklu tur bija. Es domāju, joh, viņš var un kāpēc es nevaru. Un tad es ar tādu domu sāku to restaurēšanu. Un te šī darbnīca, kur vēlāk redzēs, tur nebija neviens skrūvgriezis, tur absolūti nekāda saistība. Tur nebija ar kaut kādu darbnīcu vai kas būtu ar dzelženi. Tur bija, senos laikos laikam pat ir bijis dzīvoklis, tad kaut kāda nolikta. Veci logu durvis priekšā. Bet, paldies Dievam, saimnieki uzticēja to paspārnu, un tā es stāku tur lēnām garā darba dēļ. Sāk restaurēt tos mocīšus un tā vairāk un vairāk visu darbrīku un sienas un viss, kas nepieciešams, lai varētu strādāt. Viss bija jācīnās, viss jālūka, viss ar savām rokām. Tas tur rakstīts. Pirmie Latvijas motocikli Celmoviši, 8. gadā. Vecais tēvs, redz. Un te ir es uz motociklu, kur vectēva mājas, uz radnieku motus. Man bija lielie prieki, ka dabūju izbraukt. Un te būs formula. Tas ir viens darbs, kas būs jāizdara. Tā augša, ko redz ar otro numuru, to es pirmo uzrestaurēju. Un pēc tam tā dzeltenā tā ir, ko es tāda, tā kā jūs redzat, šitāda te es viņu no nulles šeit uztaisīju. Šī te darbnīca. Te ir liela onkuļa braukša šitā. Šitā. Jā. Jā. Čau. Lai visu kaut ko uztaisīt, ar visiem ir jākontaktējas. Kontaktiem ir jābūt, un ja viņi nav, tad neko nevar izdarīt. Kad startē Arnis, daudzi šo puisi ievērojuši, turīkšķus uzmundrina, tas arī saprotams, viņa braukšanas māku un cīņas griba reizēm savienot ar pārgalvību, pat risku scena jau ievērota. Kad notikušās motosporta sacensības, kad 17-gadīgais Arnis Tomas diriģēja sportistu kolonu. Viņš gan palika 9. vietā, bet tās taču bija vissavienības mēroga sacensības. Šitāds te teksts, super. Šodien, kā ir jums, ka jūs moci liekat kopā, tajā starpsezonā? Jums arī, tā kā jūs nododat, ir tāds, izdarīts. Arī ir grūti, nav grūti, kā tas? Nav grūti, kas tur grūts? Grūti tā, ka tev aizkrīt skrūva aiz virpus, un tu nevari izvilkt, un viņi tev baigi vajadzīgā, un tad ir grūti. Visi dabūt cauri. Nē, tas ir normāls process, kad ziemā taisa un vasarā brauc. Jo vasarā nav laika taisīt. Ir jāvēlta laiks tai braukšanai tiešām. Jo tu vasarā taisīs, mēnesi kaut ko tur virpo vai taisa vai metinu. Pa kuru laiku vispār iebraukt un nesanāks, nē. Kā es braucu, viss bija tajos Krievu laikos, loja dieniņi bija ļoti attīstīti. Viss, kaut tik daudz klubu bija un tik daudz jaunieši iesaistīti un gan jauni, gan veci brauc. Tagad ir vaidienī. Kas tagad? Tagad ir 10. daļa no to, kas kādreiz. Iesim uz sarunām jau. Jā.
Sveiks, Pauli! Man bija palicis no Krievu laikiem tāds iespējas, ka tie moči nekad neleca. Mūžīgi kaut kas tur bija jāregulē, mūžīgi kaut kas tur smirdēja klupē. Bet Arnis ir tāds, ka viņam vienmēr izdodas tad, tāds mocis lec uzreiz. Nav nekāda problēma. Pat viņš iedod man izstāst, kā jādarbina, un man sanāk. Normāli vajadzētu būt tā, ka Krievu mocim nav jālec. Viņš bur neies. Viņš plēd, zina kaut ko tādu, ka viņam iet vienmēr. Tā viņa tipiskākā pazīme. Te Latvijā laikam uz šoseju tāds nav. Šosejā laikam mēs varētu būt viens no vecākiem. Nu, bet, diemžēl, aizbraucu uz Zviedriju. Tur vecākam dalībniekam 83 gadi bija pagājušajā gadā. Nu, tagad bija 84. Ties rēķina, man vēl 20 gadi jābrauc. Ko turēt? Mēs sēžam ārā vasarā verandiņu, dārni smugi džins jaciņā, kurpītēs, džins biksēs. Un kaut ko aiziet runa, pat kādā kārtībā tie moči bija vecos laikos. Nu, viņi mūžīgi nelec. Viņš ar tu ko domā nelec, skaties. Viņš paņem vienu, kurš te jau stāv pāris mēnešus nedarbināts, piešķiļ un aizbrauc pa ceļu. Te brīdī brauc garām viens ar Mitsubishi Evo, kods rallis. Viņa apdzer mierīgi. Apakaļ brauc viņam vēlams diediņš, un viņš paraus ratā. Viņš kā paraus ratā, tā pāraujas, aizslīd pa zemi. Tad gabaliņu pieceļās kājās, ka nekas nebūtu bijis. Nu redz, caurums piedurknēt, bišķi sāns nobrāsts, bet tā viss kārtībā. Nocim to dubuļbecis nobrāsts, pakaļējas, bet nu tā minimālām traumām. Sēžam jau te iekšā, dzeram kafiju, pats bišķi tāds sakreņķējies, ka tā stulba sanāca. Es saku arī nākamreiz, nu ķiveru uzliksim, ja, un cimds. Jā, iedzer vēl diemālu kafiju. Moš to otru arī iedarbinām. Nu, vispār nav mieru. Viņš, nu, tikoja, varbūt to otru vajag iedarbināt. Nu, tā cilvēks, protams, ka nav apturams. Viņš nogāžās, viņš ceļās augšā. Vienalga brauks ar jebko. Piešķiļam nākamā. Dārziņos ir viena laba feina garažiņa, kur mēs te atrodamies. Tā ir maniem draugiem, Ričam. Viņš te apsaimnieko, un tādēļ daļa motociklu ir pie viņa, jo man nav vietiņas tik daudz. Nu, te ir redzam. Te ir daži, te ir viens, ko mēs braucām. Tas ir mans bijušais. Tur ir sports viens, ko pagājušā sezonu brauc. Tur mopēdiņi 2. Tur tālāk vēl viens. Nu tā man apmēram te tā darbība notiek. Pateicoties tieši saviem draugiem, viņi man te ir. Var neiet avaru. Viņš nav ilgi darbināts, viņš var neiet. Ārā tev liks? Kāpēc neiet? Varētu būt tas, ka vēl nav benzīnas sapumpējis karburātors. Re, tur ir pazīmes kaut kādas. Vēl bišķiņi būs. Kas tur bija? O tā viņam jāiet. Katrs starts ir ka iziet uz startu. Tur ir jādomā, kā ir. Tas ir motosports. Tur jebkurš kritiens var būt nelāks. Ne? Es biju 3. uz startu, 2. braucienā un augšā kalnā, kā es uzbraucu 1. Tāds neveiksmīgs pagrieziens pa kreisi, kāps pietiek pie zemes, kritiens. Bet tas man tā bišķiņ traumēja, un te es uz to beidzumu etapu tā nevisai es biju bišķiņ izsis no sliedēm. Nu, bet nekas ir jau attiec, viss gan jau brauksim tālāk.